dūmi un sportisks azarts šodien valdīja Olainē, kur aizsākās šā gada Latvijas čempionāts retro motokrosā. Sacensību pirmajā posmā uz starta līnijas stājās vairāk nekā 200 braucēji, kurus vieno mīlestību uz motosportu un senajām vērtībām. Retro motokrosa čempionāts Latvijā pirmoreiz notika pirms 6 gadiem. Plašāk TV spektrs. Dienas garumā Olainas apkārtni šodien piedāvināja seno motoru rūkoņu, un dažkārt troksnis pat pārsniedz ātrumu, jo šiem braucamajiem gadu skaits uz vienas rokas pirkstiem nav saskaitāms. Retro motokross ir tieši vecie, vēsturiskie padomu laika braucamrīki, īši, čezeti, kaurīši, minskas, jāvas, kuri sadalīti vairākās grupās. Liela daļa no viņiem pašbūvēti ir, jo vairs nekas no oriģināla nav palicis pāri Latvijā. 1500 metru garajā trasē dodas gan mopēdi, gan motocikli, gan arī motocikli ar lapsvāģi. Un nereti retro ir ne tikai braucamie. Daudziem pirms 6 gadiem ieviestais retro motokross līdz sasinim riņķot straujāk un atkal kāpt uz dzelzs rumaka. Mēs vienkārši kādreiz braucām, 30 gadi atpakaļ. Un tad arī ar to pašu, ar čezeri, ar 2 čezeriem. Un joprojām nav gribas braukot? Nu, mēs rudenī tik sākām. 29 gadu nebijām braucot. Pieredzējušie vīri atzīst, ka sacensības ir svēti, bet ikdiena paiet garāžā, kur tiek uzmēstarotas visas detaļas, kuras vairs nav nopērkamas. To jau laikam piedzimst īstenībā. Man tēvs ir bijis vecs gonšķiks. Pats pabraucis un to negatīvo vajag atstāt trasē, lai pēc tam dzīvē ir skaista un patīkamāk vienkārši. Labi konkrēti. Labi. Spēcīgi. Uz to cerēt? Nu, vismaz 5. Mums pirmā sezona sāka tikai braukt. Latvijas retro motokross čempionāts notiek 6 posmos. Šodien pirmajā posmā Olainē piedalījās 210 dalībnieki, bet jau mēneša beigās braucēju cīņa turpinās Elkšņu trasē. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV spektrs.